Izklaidēties krīzes laikā, tas noteikti nozīmē neietver sēdēt publiskās vietās, bet vairāk pulsēties savos lokos. Tagad, ka laiks vairs neatļauj ārā, bet kaut kādos dzīvokļos, spēlēt, teiksim, galda spēles, nevis biljārdu, un meklēt kaut kādas izklaides bez naudas, kas vairāk arī vērsts uz komunikāciju starp cilvēkiem tādā noslēgtākā lokā. Mums, piemēram, ir tāds jauks moments, ka mēs katrs dzīvojam kādā dzīvoklītī, un tad mēs varētu draugi savākties. Mums tagad oktobrī ir doma uztaisīt mīmu balli ar diezgan mazām izmaksām. Tas būtu tā, ka katrs atnāk ar savu kaut kādu cienestiņu, groziņu. Lai tas viss būtu interesantāk, tas būs ar noteiktu dreskodu. Tas notiks dzīvoklī, tāpēc būs arī minimālas izmaksas. Un laimīgi kaimiņi, jā. Un kā vēl mēs varētu? Ko mēs vēl darām? Lai nebūtu krīze. Braucam sēņot? Jā, braucam sēņot. Tas ir vakariņas. Tas ir ļoti jauks pasākums, praktiski bez nekādām izmaksām. Nevar iet uz vietām, kur tu tik bieži, cik agrāk. Naudas faktors skar arī mūs, protams. Krīzes laikā vienkārši pa kafejnīcām citreiz aizēja kaut ko. Varbūt iedzert kaut ko tādu, bet nekas īpašs. Teiksim, vairāk mācos nekā strādājos. Satiekamies mājās, nevis kaut kur tā. Labāk jau mājās nekā kaut kur iet tusēties kaut kādā guldiņā vai tikai naudu izšķērdēt un viss bez jēgas. Es nezinu, vienkārši ir lētāk klubi, tieši tikpat jauka ar citos. Piemēram, kefīrs. Tāpatām jau klubos jau nav obligāti baigi, tad kaut kas jāpērk vai vēl kaut ko. Krīze ir galvā.